ar Lafipu mēs sākām sadarboties tajā mirklī, kad Kamstrups izlaida tātad savu Narrowband IoT moduli, kas ir paredzēts tieši multikala skaitītājiem. Mēs arī ne tikai iemācījāmies šos datus pārraidīt, bet mēs arī iemācījāmies šos datus atšifrēt un arī attēlot savā platformā. Tā kā šobrīd tā sadarbība ir diezgan sekmīga. Mēs spējam nodrošināt gala lietotājam tātad šo komerc uzskaites punktu gan datu nodošanu, gan datu attēlošanu, jau arī mūsu IoT platformā, ko mēs attīstam un piegādājam. Un, jā, šobrīd izskatās, ka šis risinājums ir visstabilākais un strādā vislabāk no tiem, kas tirgu ir mēģināti. Mūsu tas pievienotais, teiksim, tāds drošības aspekts ir tas, ka mēs nodrošinām visu šo datu atrašanos Latvijas teritorijā, respektīvi nav nekādi ārēji mākoņi, visa informācija tiek saglabāta LMT infrastruktūrā un pēc tam arī kritiskās infrastruktūras turētājiem, kas ir tātad gan siltuma pakalpojumu sniedzēji, gan arī citi kritiskās infrastruktūras nodrošinātāji, tad viņi var justies droši par to, ka viņu dati vienmēr būs drošībā, nebūs kaut kādā nezināmā mākonī kaut kur. Jā, attiecīgi Kamstrup skaitītāji ir parādījuši sevi ļoti labi un palīdzējuši identificēt arī gana daudz dažādus, teiksim, avārijas notikumus, kurus iepriekš vienkārši nebija iespējams noteikt, kamēr netiek objekts apsekots klātienē.